Food Union ir biznesa koncepts, kurš te razīts 2011. gadā un apvieno divus vadošos piena ražošanas uzņēmumus Latvijā, kas ir Rīgas piena kombināts un Valmieras piens. Pēdējo 4 gadu laikā uzņēmumā ir veikts vairāk kā 35 miljonu eiro investīcijas un strauji attīstīts svaigā siera ražotne, sviesta ražotne, saldējuma ražotne. Mēs esam faktiski viennozīmīgi lielākais piena pārstrādes uzņēmums Latvijā, bet mūsu ambīcijas neapstājas tikai šajā valstī. Mēs esam Latvijas uzņēmums, kurš ražo mūsu produktus no Latvijas piena un eksportē tos visā pasaulē. Efektīva komunikācija starp darbiniekiem ir veiksmīga uzņēmuma pamatos. Food Union strādā 800 darbinieki no dažādām pilsētām. Agrāk daudzie uzņēmumu darbinieki bieži pat nepazina viens otru. Lai veicinātu sadarbību starp dažādiem uzņēmumu departamentiem, padarītu komunikāciju atvērtāku un veiksmīgi risināt arī dažādas problēmas, uzņēmumā tika ieviests iekšējais sociālais tīkls Yammer. Yammers tas ir viens no produktiem, ko kā uzņēmuma vadītājs es varu izmantot ikdienā, vadot darbiniekus ne tikai, kas atrodas Rīgā, bet Valmierā un arī Krievijā. Es varu uzdot precīzi uzdevumus. Yammerī šiem cilvēkiem es varu izveidot grupas, un attiecīgi pēc tam es varu arī sekot līdz diskusijām un projektu attīstībai. Tas ir rīks, ko var izmantot vadība, lai sasniegtu savus mērķus, kas, teiksim, ir vadīt darbiniekus, lai sasniegtu labākus finanšu rezultātus. Food Union patstāvīgi strādā pie savu zīmola receptēm, lai produkti vienmēr būtu svaigi un veselīgi. Jauno saziņas rīku Yammer uzņēmums nolēma ieviest jau pirms vairākiem gadiem. Yammers darbu padara ne tikai par darbu. Galvenais, ko iegūst katrs no tiem darbiniekiem, kas ir iekš tajā Yammerī, tu zini par viņiem nedaudz vairāk nekā parasti, un tās attiecības kļūst nedaudz vairāk tādas siltākas un nomulīgākas. Lietojot Yammer, Food Union darbinieki saziņai joprojām izmanto arī e-pastu. Šie kanāli darbojas paralēli, bet Yammer ziņas ir publiskas un uz tām vienmēr ir atbildes reakcija. Svarīgi, ka Yammer iespējams lietot arī vietālrunī un planšetdatorā, tāpēc darbinieki var sasniegt viens otru ātri un vienkārši arī ārpus biroja. Ja skatās Yammer pielietojumu ikdienā, tad ļoti būtiski izmaiņa, kas ir notikusi mūsu uzņēmumā, ir tas, kad mums ir nomainījušies e-pasta izmantošana uz aktīvāku Yammer izmantošanu, un tā rezultātā tas neapšaubām padara gan vēsturi, šis veido uzņēmumu atmiņu, kur mēs teiksim, ja parādās jauns darbinieks, mēs varam viņam pateikt, aizej lūdzu uz to grupu, izlasa aprakstu par to, kas ir noticis pirms tam, un tev nav vairāk jātērē tik daudz laiks, lai viņi ievadītu lietas kursā. Protams, ka teiksim, neviena no tehnoloģiem nevar aizstāt darbu ar cilvēkiem, un tomēr tas jebkura valdītāja pienākums ir. Un arī šajā gadījumā ir jāveic vadītāja funkcijas kvalitatīvi, un Yammer var izmantot tikai kā vienu no rīkiem savu mērķu sasniegšanā. Yammer ir iekšējais sociālais tīkls, kas palīdz darbiniekiem veidot ciešāku komunikāciju, personificējot darba vidi. Yammer veicina sadarbību dažādos līmeņos, ātrāku informācijas apmaiņu un lēmumu pieņemšanu.